Daudz komentāru no tukšiem cilvēkiem. Šausmīga statistika. Liela daļa cilvēku vispār nespēj domāt, uztver informāciju tieši un nemaz to nefiltrē. Galva pilna ar sūdiem, zemapziņa inficēta ar vīrusiem. Viņi nespēj paskatīties uz notiekošo no cita skatu punkta, jo domāšana ir aizvietota ar mehānisku reaģēšanu. Liela daļa cilvēku pat neapzinās, cik dziļi ir manipulēti. Viņi atkārto sistēmas uzspiestās dogmas kā salauztas plats, nemaz nepamanot, ka viņu apziņa ir paverdzināta. Viņiem nav ne mazākās vēlmes ne analizēt, ne apšaubīt, ne meklēt patiesību, tikai akli pieņemt to, kas tiek pasniegts. Viņi dzīvo ilūzijā, ka ir brīvi, bet patiesībā ir tikai prāta vergi, kuri turas pie maldiem, jo patiesība viņus biedē. Liela daļa sabiedrības ir kļuvusi par biomasu, bez sava viedokļa, bez spējas domāt, tikai tukšas čaulas, kas izplata propagandas atbalsis. Un visbriesmīgākais ir tas, ka šī intelektuālā nespēja nogalina cilvēka potenciālu. Tā ne tikai apslāpē kritisko domāšanu, bet arī iznīcina jebkādu spēju augt, radīt un mainīt pasauli. Kad cilvēks zaudē spēju domāt patstāvīgi, viņš pārstāj būt cilvēks. Viņš kļūst par programmējamu vienību, kas kalpo svešām interesēm. Alternatīvas zināšanas un teorijas, kas liek domāt plašāk un apšaubīt ierasto. Atklājiet patiesību, kas slēpjas aiz oficiālās versijas. Luxtris.com